pašvaldības vadītājs paziņoja, ka sāksim ar to, ka uzcelsim komunismu, teiksim, vienā atsevišķā pašvaldības iestādē, maksāsim pašvaldībā augstas algas, un tad jau visādi citādi mums tās lietas arī ies tālāk labi. Jāsaprot, ka valsts un pašvaldība un virkne industrija ir atvasinājums no reālās ekonomikas, kas rada labumu, un tad šis labums tālāk tiek pārdalīts vai nobirst uz leju. Piemēram, šis nosaukums ir FIRE, industrijas tā saucamās finanses apdrošināšana nekustamais īpašums. Ja viņi darbojās uz iekšējo tirgu, tad šīs industrijas principā neko nerada. Tas ir tikai tādi, ja valsts ir bagāta, viņi ir saņēmusi naudu, nopelnījusi, tad šīs industrijas rada labumu tiem, kas to naudu ir spējuši nopelnīt. Un caur to viņas dod arī darbu daļai cilvēku, bet šīs industrijas pašas par sevi nespēja darbojoties tikai uz iekšējo tirgu. Ja, protams, tā ir finanses industrija vai nekustamā īpašuma industrija, kas strādā uz ārējo tirgu, tad, protams, šis labums var ierasties valstī. Un skaidrs, ka šīm kompānijām, kas maksā šīs augstās algas, viņām ir jābūt konkurētspējīgām. Respektīvi, viņas var maksāt augstas algas tikai tad, ja viņas var nopelnīt pietiekami daudz, lai samaksātu. Un arī tas nav pietiekami, jo tad, ja kompānija var nopelnīt, tas vēl nav arguments, ka viņi grib šeit ierasties un maksāt mūsu cilvēkiem augstas algas. Ir jābūt pamatojumam, tiem cilvēkiem ir jābūt spējīgiem un jānopelna tās augstās algas, un lai tām kompānijām būtu jāiet šeit atrasties. Un no šejienes strādājot, pelnīt šo naudu visā pasaulē. Tā, mums ir nobīdījies. Un faktiski pilsētu valstī, kāda ir Latvija, ir ar pašreizējā modernajā pasaulē ir iespēja būt pašpietiekamai tikai ļoti šaurā produktu klāstā. Līdz ar to skaidrs, ka vienīgais, kas var radīt šādas darba vietas, ir uz eksportu orientētas pakalpojums un preces radošas globālajam tirgum un ar pieaugošu atdevi industrijas un uzņēmumu. Pieaugoša atdeve ir atšķirības starp industrijām, kurās ieguldot papildus naudu, atdeve sāk samazināties, piemēram, lauksaimniecībā. Ja mēs izspiežam no kādas platības zinām atdevi, tad ieguldot papildus, teiksim, 1000 latus, mēs varam iegūt vairāk no šīs zemes. Bet ar katriem nākamajiem 1000 latiem mēs iegūsim mazāk no šīs zemes, jo vienkārši šīs darbības veids ir tāds. Turpretī, ja Microsoft uzraksta Microsoft Windows, tad viņi izdara miljardu investīciju vai kā savādāk. Vai, piemēram, teiksim, Mercedes uztais jaunu mašīnu, izdara miljardu investīciju. Pēc tam, kad viņš štancē CD-ROM vai, tā kā šobrīd Apple ir atteicies no CD-ROMiem, teiksim, vienkārši internetā nodownloado šo informāciju, tajā brīdī viņi ar katru nākamo nopelna vien vairāk, ar katru nākamo mašīnu, ar katru nākamo CD-ROM. Un tās ir industrijas ar pieaugošu atdevi. Latvija, protams, un neviena valsts pasaulē nekad nav varējusi palikt bagāta. Teiksim, ja viņi nodarbojās tikai ar šīm samazinošās atdeves biznesiem, kāda ir lauksaimniecība, kokapstrāde, mežstrāde, daudz citas primitīvas lietas. Visu laiku ir jāmeklē industrijas, kas atļauj iegūt ar vien lielāku vērtību šī procesā. Paskatīsimies vēsturiski, kāpēc mēs esam tik bagāti, cik mēs esam. Jo man liekas, ka daudzas problēmas Latvijā rodās no tā, ka mēs dzīvojam šī brīnišķīgajā zemē un brīnišķīgajā pilsētā ar skaistajām ēkām, un mēs to visu skatāmies un domājam, mums taču ir jābūt gudriem. Ja mēs esam iekārtojušies tādā fantastiskā vietā, cik mēs esam superīgi. Visu, ko mēs darām, visu, ko mēs pieskaramies, kļūst par zeltu. Nu, man šķiet, ka tā, protams, ir liela veiksme, ka mēs šeit dzīvojam, bet ir jāsaprot, ka vēsturiski šīs vietas attīstība ir noteikusi geogrāfija un transports. Kāpēc Latvijā ir Rīga, nevis Lietuvā vai Tallinā? Nosaka vienkārši to, ka mums ir bijusi un ir Daugava, kas tagad vairs nav Daugava tajā izpratnē, kas ir tikai dīķu virkne, bet Daugava kā ūdensceļš, kas bija ļoti svarīga transporta maģistrāle, faktiski jau droši vien no tiem laikiem, kad bija ceļš no Grieķiem pie Varīgiem, bet ir sevišķi skaidrs, kad pēdējā 1000 gadē, kāpēc arī šeit
pie esošas apmetnes jau vācieši iekārtoja savu nākamo apmetni, un kāpēc arī galu galā iegroja šo zemi, kuru Latvijas ekonomika attiecīgi apgādāja un strādāja uz šo pilsētu, kas nodarbojās ar šo tirdzniecību. Tā bija tā pievienotā vērtība. Skaidrs, ka tā Rīga un tā bagātība, kas radās, viņa radās īstenībā, par ko mēs šobrīd redzam un jūtam, viņa radās īstenībā īsā laika periodā, apmēram starp 1870. Un 1915. Gadu, ko noteica ekonomiskās izmaiņas Krievijas ekonomikā. Un faktiski tā lieta, ka Latvija, kas tajā laikā, protams, bija Krievijas gubernija vai Krievijas sastāvā, bet robežojās ar Vāciju, de facto vai Prūsiju, tad, teiksim, var sākt droši vien diskutēt par to, bet faktiski ar Vāciju, šīs dienas izpratnē, un Rīga bija lielākā vācu pilsēta Krievijas teritorijā. Un Krievijas impērija ievies importa tarifus uz industriālām precēm, lai attīstītu savu industriju, un pieņēma lēmumu lielu daļu savu eksporta, un Krievija, protams, bija bagāta sakārtot eksportējošu valsts tajā laikā, pretēji visādiem bolševiku meliem, teiksim, ne? Ieņēma cienījamu vietu Eiropas valstu saimē, notika galvenokārt caur Rīgu un Liepāju. Un tas atļāva šajos 40 gados, plus papildus piezīmēšu lielā mērā, teiksim, konkrēti Rīgas uzplaukums, teiksim, Armstedt vadībā, kad latvieši, krievi un vācieši nespēja vienoties, un teļķa vilkšana nevainogojās ar panākumiem tikai tajā brīdī, kad viņi spēja vienoties un ielikt anglu Armstedt, beidzot varēja samierināt, un Rīga tiešām reāli strauji un spēcīgi attīstījās, nojauc šīs koku būvs, sabūvēja, teiksim, Alberta ielu namus un tā projām uztaisīja parkus, izveidot šo skaisto bagāto Rīgu. Bet tas viss notika uz Krievijas naudas un vācu uzņēmēju aktivitātēm, kas padarīja Rīgu par lielāko, faktiski tajā laikā Krievijas industriālo pilsētu, par trešo lielāko un bagātāko pilsētu Krievijas impērijā tajā laikā, ko faktiski Sanktpēterburgā un Maskavā būtiski apskauda. Un kas bija viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, iesākoties Pirmajam pasaules karam, masveidā tika evakuētas, tā skaitā un izvests šīs te rūpnīcas no Rīgas, kaut gan Rīga ilgu laiku, kā zināms, atradās arī pietiekami tālu no frontes līnijas. Un varbūt arī mums nebija vajadzīgi to darīt, lai mazinātu šo Rīgas posmu, jo bija greizsirdība uz vāciešiem, kas apmēram tajā periodā sastādīja apmēram 43% no Rīgas iedzīvotājiem. Un tad faktiski lielā mērā veidoja un attīstīja šo pasākumu. Tātad, ko mēs varam secināt? Nu, ka vismaz 100 gadus atpakaļ šeit ir dzīvojuši cilvēki, kas ir zinājuši, kā būt bagāti. Caur protekcionismu ekonomisko, caur industrializāciju, pielietojot mērķtiecīgi industriālu politiku, kā pielietojot Krievijas impēriju un eksportu un tirdzniecību. Tālāk, par ko iespējams Rainer kungs runās tālāk, nav laika šeit to izanalizēt, bet ir fakts tāds ekonomiskajā vēsturē, ja iedziļinās šajā jautājumā, ka bagātas valstis atver savus tirgus, tā saucamajam atver brīvajam tirgumu, tikai pēc tam, kad viņas ir industrializējušās un aizsargājušas, attīstījušas savus industrijas, ir kļuvušas bagātas un konkurētspējīgas. Un tad viņas piespiež citas valstis atvērt savus tirgus godīgai konkurencei. Jo viņi ir sagatavojušies pilnībā šai konkurencei, viņi ir bagāti, konkurētspējīgi, nu tad, protams, ka visiem citiem ir jāpievienojas šim brīvajam tirgumam uz viņu noteikumiem, un viņi var sākt beidzot godīgi konkurēt. Tā ir tā realitāte. Problēma, protams, ir, ka liela daļa pēdējo 20 gadu mēs esam pavadījuši naivumā un vientiesībā attiecībā uz šiem jautājumiem, vai katrā ziņā neesam dzirdējuši tās balsis, kas ir teikuši pretējo. Protams, kā tā situācija ir bijusi, mēs esam tikuši 3 reizes deindustrializēti 20. gadsimtā, un, protams, mūsu pašreizējā situācija, ja mēs skatāmies iedzīvotāju skaita ziņā, relatīvajā darbspēka kvalitātē, kopējā izglītības līmenī, infrastruktūras pieejamībā un kvalitātē un ģeopolitiskajā konkurencē, mēs esam pozicionēti būtiski sliktāk nekā gadsimta atpakaļ.
Bet man šīs uzstāšanās jēga, nekādā gadījumā neviens mans uzstāšanās jēga nav runāt par kaut kādu kārtējo upuru sindromu un iniciēt vai turpināt, teiksim, pelnu bēršanu uz galvas. Tieši otrādi svarīgi ir apzināties, kur un kāpēc mēs atrodamies un kā mēs tur esam nonākuši, un lai meklētu izējas no tā. Bet tas nenoliedzami ir fakts. Es varu iztirzāt katru no šīm atsevišķiem tēzēm, kāpēc tas ir tā, bet Latvijā mēs bijām 2 miljoni gadsimtu mijā ap 900. gadu. Pasaulē bija apmēram 1,5 jards iedzīvotāji, šobrīd mēs esam 2 un pasaulē ir 7. Tajā laikā Latvija vidēji bija labi izglītot pasaules mērogā pret, teiksim, salīdzinoši neizglītot teritoriju, kā Dienvidaustruma Āzija, kas bija pilnībā gan salīdzinoši, teiksim, analfabētiski, nerunāsim par Āfriku, Indiju, daudzām citām valstīm. Šobrīd mums izglītības līmenis ir nokrītis pasaulē, teiksim, stipri zem, zemāk par visiem Eiropā un virkne Āzijas valstu. Neesmu nokontrolējis, vai kāda arī Āfrikas valsts nav īstenībā vidējā līmenī, mūs jau pārsniegus, nerunāsim par Latvijas-Amerikas valstīm, un tā tālāk, un tā joprojām. Teiksim, skaidrs, ka ar dzelzceļu, ar ostu, ar visu šo situāciju mēs bijām unikāls virziens 100 gadus atpakaļ. Šobrīd mums ir daudz multimodālo un dažādu citu veidu transporta koridoru, ar kuriem mēs konkurējam neveiksmīgi. 20 gadu laikā faktiski Latvijas tranzīta situācijā attiecībā pret Lietuvu un Igauniju, protams, mēs esam zaudējuši. Mēs pārkrājam arvien vairāk miljonu ogļu, arvien zemāk pievienoto vērtību, bet tas nav tas, kas mums padarīs bagātus. Mēs līdz ar to principā šī ekonomiskajā specializācijā atverot pilnībā savus tirgus pēc šīs te deindustrializācijas un veiksmīgi, tas var pieliekot viņai punktu, ar savu 90. gadu sākumu politiku un arī privatizācijas politiku. Un es domāju, ka šeit nav runa tikai par pārmetumiem, konkrētiem cilvēkiem vai tā tālāk. Mēs visi novērojām šo procesu lielākā mērā un varbūt nepietiekam sapratām. Arī es nesaprotu to 20 gadus atpakaļ. Bet tas, skatoties atpakaļ, ir pilnīgi skaidrs. Mēs esam specializējušies nabadzībā. Brīvā tirgus un šo te kapitālismu, tā teikt, teoriju ietvaros, mēs esam specializējušies nabadzībā. Un ar brīvā tirgus, tādā izpratnē, palīdzību šīs te situācijas ietvaros mums kļūt bagātiem praktiski nav nekādu izreišu. Ir jāatrod viltīgas, mērķiecīgas politikas, kas faktiski darbojās konsekventi pret brīvo tirgu. Un šo te mūsu atpalicību un totālo nekonkurētspēju ar dažādām metodēm padara un veido politiku tā, lai celtu mērķiecīgi šo konkurētspēju. Par ko mēs mazliet tālāk arī runāsim. Tad vēlreiz ir skaidrs tas, ka mums atgrieza skaistu un bagātu valsti un pilsētu, un citi cilvēki šī vietā, citā laikā ir zinājuši, kā pelnīt naudu. Tagad, diemžēl, vai paldies Dievam, ir izkritus mums šī iespēja un pienākums pierādīt, ka arī mēs varam, neskatoties uz to visu, kas ir pret mums, un neskatoties uz to esošo situāciju, atrast veidu, kā kļūt bagātiem. Jāsaprot tas, un lielā mērā man šī uzstāšanās ir, es neesmu, teiksim, tirgus ekonomikas vai kapitālismu ienaidnieks kaut kādā izpratnē, tādā primitīvā izpratnē. Es vienkārši cīnos ar vientiesību šeit, un ar sapratumu to, ka brīvā tirgus koncepts principā ir tāds pats koncepts kā mūžīgā dzīvošana. Ja? Tā ir reliģiska kategorija. Tirguma, protams, ir vieta. Runa ir par sabiedrību un par to, kā sabiedrība nodrošina optimālu ekonomisko struktūru savai funkcionēšanai un optimālai atdevēji. Un tirgums skaidrs, ka ir šī te spektrā vieta, un šī vieta ir lielāka nekā tā bija, teiksim, Padomju Savienībā un it kā sociālajā sistēmā. Jāsaprot, ka tas ir nepārtraukts intervals no tā, ka nevienam nekas nepiedara un viens cilvēks visu nosaka, līdz tā, ka viss pieder tikai privātu personām un katrs aizsargā savu īpašumu ar kodolraķeti, teiksim, ja? Un patiesībā ir kaut kur pa vidu, dažādas valsts to punktu noliek dažādās vietās. Bet šī te, man liekas, mums ir no vienas galējības, no šī te sarkanā un sociālā elementa, bolševistiskā, kas vienmēr latviešu nācijā, diemžēl, ir bijis. Ja? Mēs esam aizgājuši otrā galējībā un pielūdzam šo te tirgus dievu. Pilnīgi nepamatot, es vienkārši aicinu atkāpties no šīm ilūzijām, skatīties dziļāk un meklēt risinājumu ar tirgus metodēm. Vai ir tirgus metodas un pretēji tirgus mehānismiem mērķiecīgi, jo ir jāsaprot, ka
Vērt vaļā uzņēmumu, kas maksā augstas algas, šobrīd Latvijā ir neizdevīgi salīdzinot ar lielu daļu konkurējošo teritoriju. Ar absolūto vairākumu konkurējošo teritoriju. Šobrīd, ja mēs paši neizdomājam un nedarām, šeit nav pamata šīm darba vietām veidoties. Vai arī viņas veidosies tik lēni, ka katrā ziņā latviešu un turpmākās pāris paaudzes šeit neko labu neredzēs. Kamēr ieradīsies citi un izdarīs to mūsu vietā. Cits paaudzes vai cits tautas. Kāda ir atbilde? Manuprāt, atbilde, protams, ir reindustrializācija ar 21. gadsimtu un šīm te pieaugošās atdeves industrijām. Iespējams, ka vienai grupas vairāk par to runās. Šobrīd, kā saka, mana bībele lielā mērā ir viņa grāmata, kā bagātas valsts kļuva bagātas un kāpēc nabagas valsts paliek nabagas. Un es dzirdēju, ka šī grāmata tiks izdota arī Latvijā, un tas ir ļoti labi. Jo tai vajadzētu būt katram cilvēkam, kurš grib saprast, tātad, kā mēs varam pārvarēt šo te milzīgo plaisu un nonākt, un mēs gribam šī te pasaules attīstības līmenī, tas būtu jāzina. Tātad, kādas ir šīs industrijas 21. gadsimta? Jo industrializēties ar 19. gadsimta industrijām vai 20. gadsimta industrijām neatrisinās problēma. Jo tajās jau atdeve un tas, ko var nopelnīt un optimizācijas līmenis ir noteikti tik zemu, ka tur nodarbināt pietiekami daudz cilvēku ar pietiekami augstām algām nav iespējams. Un skaidrs, ka šīs 21. gadsimta industrijas pa lielām ietilpst trijās kategorijās. Tas ir bio, genoma, dzīvības zinātnes saistītās, informācijas tehnoloģija, mākslīgā intelekta un robotikas saistītā nozara. Tā ļoti plaša. Un nanotehnoloģijas un tā saucamās nanotehnoloģijas, kuras plaši publika šobrīd pazīst, bet principā tās ir no materiāla zinātnes, no cietela fizikas un saistītajām nozarēm iznākušās tehnoloģijas. Viņa komercializācija. Un uzdevums ir, protams, lietot. Un vēl viena lieta, ko piebilst, ir aizsardzība. Jo papildus šim es īpaši gribētu pievērst uzmanību. Mums ir jāatrod veids, kā attīstīt iesaistīšanos militārā industrijā, jo skaidrs, ka karš ir, bija un būs, un karš ir rentabls. Katrā ziņā tiem, kas ir pareizi pozicionēti attiecībā pret karu un ražo ieročus. Un mums kā NATO valstīm viennozīmīgi tas ir viens no jautājumiem, kur es varu pievienoties arī citiem cilvēkiem, ka šī industrija ir mērķtiecīgi jāattīsta, un Latvijai ir jāgūst labums no tā. Un to, man liekas, ir pietiekami labi parāda Norvēģijas piemērs, ka faktiski šīs industrijas ir viena daļa no spektra. Kā to panākt? Ir lietojot koherentu un mērķtiecīgu industriālu politiku, lai veidotu, aicinātu šīm te, veicinātu šo kompāniju atvēršanos un rašanos Latvijā. Un pirmais, kas tam ir nepieciešams, ir dažādi veidi infrastruktūra. Fiziskā, transporta, cilvēku darba spēka, likumdošanas, intelektuālā izglītības, inovāciju, uzņēmēju, pētījumu, infrastruktūru, finansu infrastruktūru. Un jāsaka, kas attiecas uz šo darba vietu radīšanu, tad neskatoties to, ka var rasties iespējas, ka mēs ar šos jautājumus esam atrisinājuši, mēs esam adoptējuši Eiropas likumdošanas, vispārējo mums ir labākais, legālais rāmis, juridiskais rāmis, pasaulē šiem nolūkiem. Kas ir muļķības? Ir specifiski jādomā, un tas, ko uzņēmēji un ārvalstu uzņēmēji saka par tiesu nespēja iztiesāt jautājumus, nespēja risināt strīdus par daudzām citām lietām, ir skaidrs, ka šī sistēma nav mērķtiecīga radīt un domāt, lai palīdzētu radīt šīs augstās pievienotās vērtības darba vietas, augsto algu vietas Latvijā šiem uzņēmumiem ienākot un šeit rodoties. Šobrīd Latvija ir viena no neizdevīgākajām vietām, kādā ziņā viena neizdevīgākā droši vien vieta Eiropā, lai radītu šīs darba vietas, un ļoti zemu izdevīgumā pasaulē. Dažādi iemesli dēļ, par ko es vēl ļoti ilgi šeit runāju. Tātad, un nosacījumi tam, pēc tam, kad mēs esam, kā saka, ieskrējuši kā circeņu pelnos Pasaules tirdzniecības organizācijā, Eiropas Savienībā un visur citur, plus atteikušies no savas valūtas un neizmantojam vienkārši kā instrumentu, lai veicinātu industriālo attīstību.
par ko mēs nediskutēsim, bet tas ir vienkārši fakts. Mums ir principā divi instrumenti, kas ir palikuši pagaidām. Nodokļu politika un tiešas valsts investīcijas. Nodokļu politika, protams, ja Eiropa saglabāsies tādā veidolā un Eiropa ies tālāk uz, šo te federalizāciju un, jauno Romas impērijas reinkarnāciju, skaidrs, ka nodokļu politika arī daļēji vismaz attiec uz centrālajām Eiropas Savienības institūcijām. Vai tas notiks tagad vai mazliet vēlāk, laiks rādīs, arī nav šīs dienas diskusija, bet līdz ar to, tikmēr, kamēr viņi tomēr pa lielam ir mūsu rokās, nodokļu politika atbalsts darba vietu šādu augsti apmaksātu šo jauno 21. gadsimta industriju, darba vietu radīšana Latvijā ir jāstimulē caur nodokļu politiku. Nodokļu politikai, jo šobrīd esošā nodokļu politika, protams, neveicina šādu darba vietu rašanos, vispār nav izdevīgi radīt darba vietas Latvijā. Darbspēka nodokļi ir pa augstu un šī sistēma nav pareizi strukturēta tam, lai tas notiktu. Līdz ar to mēs paši esam sev šobrīd nolēmuši ne tikai šai specializācijai nabadzībā, bet arī nabadzības konsekventai saglabāšanai. Vajag paskatīties lietām atklāti, kā saka, acīs. Protams, tālāk ir svarīgi apturēt valsts sabrukumu, jo skaidrs, ka nepārtraukts valsts iedzīvotāju strauji samazinājums un apziņa, ka nākotnē šis kolaps turpināsies, bet tā, ka šobrīd šo bērnu nav un demografija nav atrisināta, viens jautājums ir cilvēku brauc prom, otrs ir viņi nedzīvos pieteikumā skaitā un nav skaidrs, kādā veidā tas nozīmē to, ka mēs nespējam un visu laiku mūsu infrastruktūra paliek neuzturamāk un dārgāk no potenciāla investoru viedokļa. Savukārt patērētājs skaits samazinās, kā šodien un nākotnē. Kurš cilvēks grib nākt šeit un radīt savu uzņēmumu, ja viņš zina, ka patērētājs skaits samazinās, pieejamais darbspēks skaits samazinās, tagad un konsekventi arī nākotnē, un viņi kvalitāti turpina kristies caur, teiksim, papildus absolūti nekvalitīvu izglītības sistēmu, kas ražo kvalitatīvus gultu klājējus un seņu lasītājus. Un bezgalīgi un pasaulē lielāko skaitu sabiedrisko attiecību speciālistus uz 1000 iedzīvotājiem. Tas taču ir idiotisms. Ar skaidrs, ka tāda izglītības sistēma nav iespējams panākt attīstīt ekonomiku. Un, protams, nākotnes norēšana pensijās, neilgtspējīga pensiju sistēma ir papildus draudz. Un arī jauc ārā visu šo nodokļu sistēmu un neatļauj mums reformēt valsti. Mums ir jāizšķirās. Vai nu mēs samaksājam pensijas pašreizējai pensionāru paaudzēm, pēc tam izbeidzamies, vai tomēr atrisinām šo jautājumu un atrodam veidu, kā mēs varam padarīt valsti bagātu un samaksāt tik, cik var šodien, un tā, lai arī pārējiem un vēlams lielākā skaitā nākotnē šie līdzekļi būtu pieejami. Un, protams, izglītīgi. Attiecībā uz valsts uzņēmumu lomu. Manuprāt, valsts uzdevums būtu nodrošināt stabilu, efektīvu, konkurētspējīgu infrastruktūru un rāmi biznesiem, uzņēmējiem un mājsaimniecībām, lai atbalstītu veiksmīgu globālu kompāniju radīšanu un dzīves līmeņa celšanu. Ir skaidrs, ka valsts kompānijas nav pēc definīcijas mazāk efektīvas kā privāta kompānijas. Ir liels klāsts situācija un reāli fakti. Šobrīd mēs varam paskatīties tam acīs atkal un aiziet prom no šiem maldiem. Tas nav Orwella stilā, tā teikt. Valsts vienmēr ir slikti, tā teikt, 4 kājas labi privāts, 2 kājas slikti valsts. Nu, nav tā šī sistēma. Ir jāskatās katrā vietā, kas ir izdevīgāk. Un mazas valsts situācijā ir skaidrs, ka valsts sektors, ja pareizi pārvaldīts, un pārvaldība, protams, ir tas, kas ir jāveido, ir skaidrs, ka ierēģi un politiķi daudzos gadījumos nav pietiekami labi, sevišķi politiķi, šo uzņēmumu pārvaldītāji, attīstītāji. Tad mums ir attīstījies pietiekami privātais sektors, lai pa visiem kopā mēs varētu šos uzņēmumus pieskatīt caurspīdīgā manierē un bez zakšanas izveidot uzticību, atgriezt šo uzticību, jo, manuprāt, mēs tomēr esam kaut ko par šiem 20 gadiem iemācījušies. Līdz ar to skaidrs ir, ka atsevišķos gadījumos mums būtu jāapskata iespēja tā vietā, lai pārdot kaut kādas valsts aktīvus, izmantot šīs kompānijas, piemēram, vai mums vispār nepārdot un vienkārši attīstīt
tālāk, un tā ir liela atsevišķa diskusija, kādā veidā to darīt. Es domāju, ka ir ļoti pareizā brīdī šī te prezentācija no mūsu norvēģu kolēģi. Bet jāskatās arī uz citiem piemēriem, ir iespējams šos uzņēmumus izmantot kā centru, lai veidot klāsterus. Protams, šobrīd Nokia ir iegājusi normālā biznesa ciklā, un vairs nav tik spoši, teiksim, viņas stāsts nešķiet tik spoši, bet vienalga Nokia radījusi milzīgu vērtību Somijai, un tāpat kā Motorola un daudz citas kompānijas ir bijušas augšā un lejā. Es ticu, ka arī Nokia atradīs jaunu veidu, bet pēc būtības, jebkurā gadījumā es skaidrs, ka šī kompānija radījusi lielu vērtību Somijai, un tas, kas ir jāzina, ir tas, ka tā nodaļa, kas radīja mobilos telefonus, strādāja ar zaudējumiem 18 gadus. 18 gadus šis projekts zaudēja naudu. Šī sadaļa kompānijā zaudēja naudu, kura bija pilnībā vai daļēji valstī piederoša. Ir skaidrs, ka neviens privāts uzņēmējs nevar izturēt milzīgus zaudējumus ilgāku laiku periodu, daudz miljonu, daudz 10 miljonu, iespējams daudz 100 miljonu zaudējumus, lai radītu pēc tam šādas augstas pievienotas vērtības, šos te pieaugošas atdeves, produktus un investīcijas. Ir jāsaprot, ka viss tas pārējais un mazie un vidējie un mikro uzņēmumi ir, protams, brīnišķīgi un aizpilda, teiksim, un dod darba vietas daudziem cilvēkiem. Ir jāsaprot, ka jebkurā attīstītā ekonomikā naudu, vai tā ir Vācija vai vienalga kur citur, naudu nopelna 20, 30, 40% šī te augst attīstītā industriālā sektora, un tur katrs cilvēks nopelna pietiekami, lai tā nauda nopirkt uz leju visai pārējai sabiedrībai. No kuras vēl pēc tam samaksāt nodokļus, vai samaksāt pensijas, algas skolotājiem un tā tālāk un tā projām. Un tam ir vajadzīgs šis te valsts atbalsts kaut kādā veidā, un valsts kompānijas, protams, ir viens veids, kā to darīt. Par to ir jādiskutē. Un piemērs ir piemēram tāds. Vai mums tādas naudas blokas kā Telekom vai LMT ir jāpārdod? Varbūt mums viņas ir jāizmanto, lai veidotu kompāniju klāsteri ap šīm te IT, telekomunikāciju, mākslīgā intelekta, citās nozarēs, veltot daļu viņu peļņas. Varbūt jāatrod risinājums, ka viņi nevis veido šīs kompānijas, viņas pieder, bet, piemēram, viņi investē 25% vai kā savādāk, bet viņi dod stimulu un iespēju un naudu šajā industrijā, lai šīs te jaunās darba vietas varētu rasties. Vai arī, piemēram, Latvenergo kā līdzīgs klāstera centrs, lai runātu par tīrajām vai zaļajām tehnoloģijām vai kā savādāk. Mēs esam pietuvojušies beigām. Un tad es uzgāju kaut kur tādu citātu, kurš saka to, kad Desmonds Tutu, kas ir pazīstams, tā teikt, melnais arhibīskaps, ja nemaldos, Dienvidāfrikā, teicis, kad misionāri ieradās Āfrikā, viņiem bija bībele, un mums bija zeme. Un tad viņi teica, aizvērsim acis un lūksim Dievu. Un, kad mēs atvērām acis, tad mums bija bībele, bet viņiem bija zeme. To teica Desmonds Tutu. Man pēc zināmas paralēles, man, protams, mazliet provokatīvi, bet likās tā, kad šie brīvā tirgus misionāri ieradās Latvijā un teica, lai mēs lūdzam tirgus Dievu, viņiem bija tirgus Dievs, mums bija aktīvi, teiksim, viss šī valsts aktīvi, bez Padomju Savienības ārējā parāda, mums bija visa šī zeme bez jebkādiem parādiem, ar visu īpašumu dažādu veidu šī valstī. Un tad viņi teica, aizvērsim acis un lūksim Vašingtonas konsensus par to, kā ir jāattīst ekonomika brīvā tirgus instrumentiem. Kad mēs atveram šīs acis, tagad pēc 20 gadiem mums lēnām sāk vērties vaļā mazliet, mēs konstatējam, ka mums ir brīvais tirgus, bet viņiem ir aktīvi. Es, protams, pārspīlēju un vienkārši pievēršu uzmanību par šo, zinām, mērā provokāciju. Bet tas ir viens veids, kā šo lietu skatīties, kad, ja, protams, mēs esam aitus un esam vientieši, un pieļaujam šo sistēmu, un nezinām, kā bagātas valsts ir palikušas bagātas, tad tā ir arī mūsu problēma, ka mēs esam nabagi un atrodamies tur, kur mēs atrodamies. Tad to neviens mūs no malas un no ārpus un ar saviem, teiksim, padomiem, un sevišķi tad, ja viņiem nav nekāda sakara īstenība, ja, bagātus nepadarīs. Tikai gudri un balansēti lietot atbilstoši politikas un nepielūdzot brīvo tirgu vai jebkuru citu, teiksim, ismu vai izdomājumu,
mēs varam atrisināt savus sabiedrības problēmas un nodrošināt tos izaugsmes tempus, kas ir vajadzīgi, lai, piemēram, pēc 20 gadiem vai 30 gadiem mēs neskatītos, kā Igaunija šobrīd ir ar lielāku koproduktu jau vairāk nekā 40% attiecībā pret Latviju, ka mēs paliekam nabagi jau Baltijā. Ja Igauni pārdzīvo to, ka viņi nabaga Somi brauc pie viņiem brīvvalsts laikā un strādā pie bagātiem Igaunu saimniekiem, tad drīz vai arī šobrīd jau realitāte ir tāda, ka nebūs uz Īriju vai Angliju jābrauc. Būs latviešiem jābrauc par kalpiem pie Igauniem strādāt, jo viņu koprodukts jau gandrīz pusotreiz ir augstāks nekā Latvijas. Nav cita veida, un brīvā tirgus dievs mums nepalīdzēs. Ticiet man, nokļūt tur. Un ja jūs neticiet, lasiet Rainer grāmatas un visu iespējamo literatūru, kas ir pieejama, un jūs sapratīsiet, ka tas un Vašingtons konsensus nav tas, kas... Un problēma nav viņos, un nevajag izlikties par upuriem. Vienkārši jābūt gudriem, nevis vientiešiem, un jāveido savu valsts, tā kā mums sabiedrībai kopumā ir visizdevīgāk, neatkarīgi no tā, kā viņi to sauc. Ieviešam valstī kārtību priekš mums, lai šeit būtu labāk dzīvot. Nevis kaut kādiem citiem. Paldies, visu labu!